Sveiciens visiem, kas skatās klātienē un visiem, kas attālināti. Klātienē neesam daudz. Tikko ar Justīnu arī tieši runājām, kā mēs varam uzlabot tieši klātienes apmeklējumu, jo mēs redzam, ka attālināti YouTube skatījumi ir, bet klātienē arī gribētu vairāk, jo gribētos arī šo lekciju ciklu izmantot, ka mēs par kaut ko padiskutējam, lai nav tā, ka tikai monologs, bet droši, ka tu uzdot jautājumus un mēs izvēršam kaut kādas diskusijas par tēmām, par ko mēs runājam. Jā, jo šodienas mērķis ir skaidrot basketbola sabiedrībai reģionu izlases un talentu akadēmijas projektu tā kā filozofiju un to darbību, ko mēs darījām. Atceramies, ka mēs visi esam atbildīgi par jauniešu attīstību un veicinām progresīvu vidi jauniešu attīstībā. Sarunas plāns, tad šī aizvadītā sezona, kaut kādas lietas, ko mēs izdarījām, kaut kādas lietas, ko gribētu labāk. Testēšanas rezultātus parādīšu, briedušo spēlētāju iesaisti, jo tā ir tāda viena problēma, ko var redzēt arī pēc datiem, un procesa uzlabošanu, ko varam darīt labāk nākotnē. Atgādināšu, ka šī projekta mērķis nav tikai runa par jauniešu attīstību, tā noteikti arī par treneru attīstību, un tāpat arī par sabiedrības kopējās izglītošanu un iesaisti basketbola lietās. Un skaidrs, ka mēs gribam nodrošināt labāko vidi priekš jauniešiem, lai viņi varētu augt un papildus kaut kādas iedot instrumentus, kā viņi var vēl sevi attīstīt. Un tas pats arī treneriem radīt tādu vidi. Es neteiktu, ka mēs kaut kur trenerus apmācam, noteikti tā nav. Treneri paši sanāk kopā un caur sarunām, caur diskusijām vienkārši veicina savu pašu izaugsmi. Šogad 3 posmi meitenēm un puišiem. Puišiem tā schēma ir nedaudz savādāka. Ātri izskriešu katrā reģionā, rietumi, centrs, austrumi. Veidojam 2 posmus, kuri treniņi, un 3. posmā mēs spēlējam. Katrs reģions, katrs ar katru, ir ar saviem noteikumiem. Mēģinam spēlēt dažas ceturdaļas nogriežņus īsāka laika uzbrukumā ar 14 sekundēm un cenšamies spēlēt kā spāņu autu, lai ātrāk iespiestu bumbu iekšā. Un jau 2. gadu to mēģinam, un tas īstenībā basketbols izskatās ļoti agresīvs, ļoti labs, un jaunieši gan U14 un 15 vecumā to ļoti labi veic. Tālāk mums ir Baltijas kauss U14 vecumā, tas ir gan puišiem, gan meitenēm, un U15 ir pārbaudas spēles, tas arī gan puišiem, gan meitenēm. Un meitenēm ir savādāk nedaudz, ka viņas visas atbrauc uz vienā vietā, centrā, tas parasti ir reģionā, vairāk ir U15 meiteņu, un nedaudz mazāk ir, vairāk ir U14 meiteņu, un mazāk nedaudz ir U15. Šogad iesaistījās 119 puiši un 44 meitenes, U14 vecumā nedaudz vairāk un U15 mazāk. Tāds mums arī ir princips. Mēs vairāk mēģinām apskatīties jaunākus bērnus un pēc tam tas bērns, kur mēs jau iepazīstam. Nākamajā posmā mēs nākamajā gadā ir nedaudz mazāk jauniešu iesaistīti un uzaicināti. Tāpat diezgan liels skaits arī treneri tiek iesaistīti šajā projektā, 24 zēniem un 13 meitenēm. Un arī vairākas sportskolas tiek pārstāvētas. Tā kā 27 sportskolas puišiem un 11 meitenēm, un arī no treneriem 18 sportskolām šie 24 treneri ir. Un meitenēm ir no 8 sportskolām šie 13 treneri. Kā jau minēju, pēc tam vēl mēs neesam vēl noslēguši to, vēl būs U14, U15 vecumā, būs vēl arī pārbaudes spēles, un arī U14 izlasē ir Baltijas kauss ikgadējais. Šogad U15 puišiem būs nedaudz savādāk, viņi nespēlēs pārbaudes spēles, bet ir iespēja spēlēt šajā jauniešu olimpiādē 20. un 26. jūlijā, un viņiem būs arī nedaudz ilgāks sagatavošanās posms šīs 2 nedēļas. Tā kā skatīsimies, kā tur ies. Un meitenēm ir līdzīgi, kā pagājušajā gadā ir brauciens uz Poliju, kur viņas nospēlēs pārbaudes spēles ar Polijas izlasi.
grafika piemērs, kā tad izskatās tas grafiks treniņiem. Es jau teicu, ka puišiem šis ir spēlējušie posmi un ir treniņu posmi. Tad treniņu posmos kopumā mēs mēģinam realizēt, kad ir viens basketbola treniņš plus testu diena. Tā kā lielākā daļa no šī treniņa vienkārši jaunieši veic fiziskos testus, un atlikušā laikā ir zemes vai vidējas intensitātes basketbola vingrinājumi, un plus 3 basketbola treniņi. Plus vakarā mēģinam realizēt izglītojošo lekciju visiem jauniešiem, un, protams, viscauri tās 2 dienas notiek basketbola analīze, mazas sapulcītes ar treneriem, ir kaut kur video rāda, ir kaut kur vienkārši sapulces notiek un stāsta vairāk par basketbolu tieši šajā vecumā un to, ko treniņos tiek darīts ar šiem jauniešiem. Spēlējušies posms atšķirās. Tur arī tika veikti fiziskie testi, ir arī basketbola treniņš, jo šie jaunieši kādu laiku nav redzējušies, un atkal treneri cenšas viņus nolikt uz kopējas bildes. Un pēc tam ir 2 spēles katram reģionam, respektīvi austrumu pret rietumiem, austrumu pret centru, un tad viņi tur miksējās. Un izglītojošo lekciju tāpat cenšamies saglabāt, un tāpat treneri kopējās sapulces, gan ar jauniešiem, gan šajā gadā mēs mēģinājām realizēt, mēs sabraucām visi centrā šo finālu posmu taisījām, un visi treneri arī dzīvoja vienā vietā, un mēģinājām uztaisīt tādu mazu sapulci visiem treneriem kopā, jo iepriekšējos laikos visu laiku sanāk austrumu treneri sanāk kopā, rietumu treneri un centra treneri, bet tagad visus reģionus sasaucām kopā, un viņiem bija tāda kopēja tikšanās, kur pārunājām kaut kādas lietas tieši vairāk, kas ir saistīts ar šo vecumu posmu basketbolā un par šo projektu. Noteikti esiet redzējuši šo slaidu, vēlreiz tikai ieskicēšu, lai es varētu pārstāstīt vairāk to saturu, ko mēs darām tieši reģionālās izlasēs. Pamats ir šis, ka tāpat kā citas sportspēles, arī basketbols ir atkarīgs no šiem 5 virzieniem, no tehniskām, taktiskām, fiziskām, psiholoģiskām un sociālām prasmēm. Kaut kādā mērā mēs šajā projektā cenšamies pieskarties visām šīm lietām un realizēt visas, vai tas ir caur testēšanu, vai tas izglītošām lekcijām, vai tas ir caur basketbola saturu, vai caur vienkārši vides veidošanu, bet šīs 5 lietas mēs mēģinam uzsvērt gan spēlētājiem, gan treneriem, gan arī tādu vidi radīt, kur šīs 5 lietas tiek realizētas. Tā es personīgi skatos uz jauniešu profilu, uz katru jaunieti, kas atnāk šajā projektā, un no šādas piramīdas es uz viņiem paskatos uz viņa akadēmisko izglītību. Tas bija pirmo reizi. Mēs pēdējā fināla posmā atļāvām līdzīgi kā arī jauniešu izlasēs nākamajos posmos, tāpat arī U14 izlasē, ka var spēlēt tikai sekmīgie jaunieši. Un mēs pirmoreiz to realizējam arī posmā, kur mēs spēlējam savā starpā. Un nākamajā gadā mēs noteikti to darīsim katrā posmā, ka katrā posmā varēs piedalīties tikai sekmīgie jaunieši. Mēs paskatāmies ar testiem uz fiziskiem rādītājiem, paskatāmies caur testēšanu uz ķermeņa parametriem, uz auguma dažādu veidu parametriem. Treneri novērtē basketbola prasmes un basketbola zināšanas. Un tāpat mēs skatāmies, kā ar ikdienā šo jaunieti, kā viņš komunicē ar citiem jauniešiem, ar treneriem, kā komunicē, kā viņš spēj iekļauties vienkārši tajā vidē, jo īpaši U14 vecumā šī vide bieži vien ir ļoti nepazīstama viņiem, jo viņi ir pieraduši vairāk tikai pie savas sporta skolas un kā tā struktūra būvējās tur, tad viņi ienāk šeit un viņiem tas kaut kas ir jauns. Nevis, kad jauns kaut kas tur basketbolā, bet vispār, kad sanāk tie bērni kopā, un tad viņi veido kaut kādu savu to komūnu. Bet tas, ko es pats esmu novērojis, kad posmu no posma tas uzlabojās, un 15 vecumā tas viņiem vispār ir vienkāršāk, īpaši tie, kas iepriekšējos gados ir iesaistījušies, un arī tie, kas mazāk, tie palīdz un izstāsta, kā bija iepriekšējā gadā un tā tālāk, un tie jaunieši jūtas drošāk, bet U14 posms pirmais noteikti ir kaut kāds izaicinājums, un mums arī vairāk jāstrādā pašiem pie tā, lai tiem jauniešiem U14 vecumā pirmajā posmā būtu vieglāk iejusties. Par fiziskiem testiem ir vairākas izmantotas metodes, ko mēs darām. Mēs mēram vertikālo lēcienu no vietas ar ieskrējienu, mēram atkārtotos lēcienus, mēram spēka testu izometrisko vilkni. Neesmu šeit pieminējis, mēram arī lēcienu tālumā.
Un dažādi veidi auguma parametrus ņemam. To mēs darām 3 reizes gadā. Ļoti ceram, ka mums tas izdosies arī realizēt U14, U15 šobrīd vasarā pārbaudes spēles, kad viņiem būs vai gatavošanās Baltijas kausam, ka mēs varēsim veikt kaut kādu testēšanu, jo fiziskos testus mēs gribētu veikt jauniešiem 3 līdz 4 reizes gadā. Un, lai mēs varētu salīdzināt, paskatīties, kā viņi pa gadu izskatās, kā progresē, vai sekot līdzi arī un ievākt pēc iespējas vairāk datus, lai mēs saprastu, kā mēs varam salīdzināt varbūt paudzi no paudzes, kā viņi atšķirās, un domāju, ka 5 gadu kontekstā būs ļoti daudz dati savākti, kurus pēc tam varēs izmantot un apstrādāt. Šeit pāris lietas gribu izstāstīt, rādīšu šeit fiziskos datus, šos rezultātus, kādi mums ir. Un jūs varat redzēt vienkārši, kā viņi tiek aprēķināti, kā, respektīvi, tur tāda sarežģītāka formula, bet globāli, ja tavi rezultāti ir virs tiem 80%, tad tu ietilpsti vienkārši ļoti, ļoti zaļā krāsā. Un tā no 60 līdz 70% no šiem ja tu ietilpsti tajā kārtā, kur tu esi starp tiem 30–40% no jauniešu, tu esi zaļā krāsā. Pārējie uzreiz nākamie, ja tu ietilpsti tur savos 40 līdz 60%, tu automātiski ieliec tajā dzeltenajā krāsā un pārējie vienkārši sarkanajā krāsā. Un tā, ja mēs paņemam kaut 100 jauniešus, tad 30 jaunieši būs zaļā krāsā, tie 20 jaunieši būs oranžā krāsā, un tad pārējie būs sarkanajā krāsā, plus mīnus tā. Un šeit var redzēt U14, U15 zēnu rezultātus. Kā redzams, ir zaļā krāsā, un var redzēt, kādi ir tie vertikālie lēcieni, piemēram, vai maksimālie lēcieni, tas ir lēciens no vietas. Vienkārši no 2 kājām lecu, mēģinu aizsniegt, cik augstu vien varu, piezemējos, un tas, cik es atraujos no zemes, tas šeit tas rezultāts. Respektīvi, visi rezultāti, kas ir virs 53 centimetriem, tiek uzskatīti par labiem un iekrāsojas zaļā krāsā šis spēlētājs. Ja mēs skatāmies uz maksimāliem rezultātiem, šobrīd valstī U14 vecumā, tad tie ir 67 centimetri atraujās no zemes ar ieskrējienu, bet ja jūs interesē vairāk šis skaidrojums, kā tas izskatās Zanei Šmitei pirms, man liekas, kādam 2 mēnešiem vai 6 nedēļām bija tieši lekcija, viņi atrodam mūsu YouTube kontā arī, jūs varat paskatīties, kā tie lecieni izskatās, un ka tur svarīgi arī bija tā starpība, vienkārši vai mēs viņus sauktu pa labiem lecieniem. Un horizontāls leciens. Mēs nemēram tikai lēciena tālumu, mēs paskatāmies, protams, cik viņš tālu aizlec, bet mēs ņemam nost šo kāju garumu. Un tas arī tāds būtisks, lai jūs saprastu, kad, protams, mēs varam salīdzināt 1,80 m cilvēku vai 2 metru cilvēku, un abi divi lec 2 metri, tad skaidrs, ka īstenībā tas, kurš ir īsāks, viņš aizlec īstenībā tālāk. Un tāpēc ir šis koeficients pielietots, un tas ir vienkārši kāja garums no gurna līdz pēdai nomēra, un pēc tam noņem nost, un visi tie, kas ir virs 2,02 tāds rezultāts, viņi iekrāsojas zaļā krāsā. Un tas pārsvarā ir kaut kādi virs 2,20 tie, kas lec. Un zēnu rezultāti. Pēc rezultātiem var redzēt, ka U15 vecums ir nedaudz labāki nekā U14 vecums, gan lēcieni no vietas, gan lēcieni ar ieskrējienu, tāpat arī lēcieni tālumā, un tas ir normāli, un to arī treneri uzreiz varēs redzēt, ka puišiem tā starpības tur U14, U15 vecumu uzreiz vizuāli var redzēt, ka viņi ir pilnīgi citā vecumā. Meitenē tā starpība nav tik liela, uzreiz vizuāli redzama, bet, tāds, protams, kā viņas iejūtās vidē, un vēl kaut kas... Tas uzreiz ir redzams vienkārši tās, kuras ilgāk atrodas, to, ko es minēju iepriekš. Meitenes, ja rezultāti īstenībā, piemēram, tādā U14 vecuma īpaši nav krietni sliktāki šie rezultāti, kā puišiem, ja mēs pat viņus salīdzinām. Un arī interesanti, ja mēs salīdzinām, piemēram, U14, U15 meitenes, tad šie rezultāti ir pat ļoti, ļoti līdzīgi, tā kā iepriekš mēs tā kā skatījāmies. Šos rezultātus mēs arī nopublicēsim sociālos tīklos,
jūs varēsiet redzēt. Un, ja gadījumā jums ir, piemēram, puiši vai meitenes, jūs trenējat tieši šajā vecumā, jūs varat pamēģināt uzlikt augstumā, paskatīties, kur ir jūsu bērni, kuri viņi ir salīdzinājumā ar bērniem, kas ir U14, U15 vecumā, kas ir tiek iesaistīti šajās reģionālās izlasēs un talantu akadēmijā. Un lēcienu tālumā ir daudz vieglāk noteikti paskatīties. Es aizlecu 2 metri, nomēru kāju garumu, sadalu un es redzu, kur es atrodos. Esmu zaļā krāsā, vidējā vai sarkanā krāsā iekrāsojos kā spēlētājs. To, ko vēl es šodien gribēju jums izstāstīt, ir par augumu. Es jau pagājušajā lekcijā, kad mēs vairāk runājam tieši par Excelences centru un Excelences programmas projektu, es minēju, ka augums ir noteikti viena no tādām svarīgākām lietām, īpaši basketbolā, pēc kā tiek atlasīti spēlētāji, un basketbols ir privileģēti. Ja mēs skatāmies, piemēram, ar citiem sporta veidiem, un mums ir vieglāk tādā veidā to talantu identifikāciju veikt, jo augums būs tas viens no svarīgākiem faktoriem. Bet šodien es pieskaršos, ja mēs tā parunājam, piemēram, aizsniegšanās augstums. Viens ir, cik es esmu garš, otrs, cik es augstu tad var aizsniegties. Jo, ja jūs paskatāties uz spēlētājiem, noteikti būs kāds spēlētājs, kurš ir 1,80 m, kāds spēlētājs, kurš 1,85 m, bet kad abi izstieps rokas augšā, tad viņi īstenībā aizsniegsies vienā un tajā pašā augstumā. Vai kādam no kas klausās klātienē, kā jums liekas, kāpēc tā ir? Kā tas varētu būt, ka viens ir garāks, bet tajā pašā laikā, ja rokas izstiepj, tad viņi sasniedz īstenībā vienu augstumu. Nu, droši vien arī tas gan plastiskums, gan roku izversums, roku garums. Nu, pirmkārt, jā, noteikti roku mobilitāte, cik viņas vienkārši labi lokās tās rokas, un otrkārt roku garums, bet ir spēlētāji, kuri sasniedz savu augumu ar kakla garumu. Un, ja mēs skatāmies uz spēlētājiem, vienkārši ir kādam, kuram izteikti garš kakls, tad viņš noteikti būs garāks augumā, viņš nostāsies pie sienas, viņš būs garāks, bet tajā pašā laikā, jo rokas sākas no pleciem, ka viņš izstiepsies augšā, viņš īstenībā nebūs tik garš. Un tāpēc primāri, kad es skatos uz mūsu jauniešu rezultātiem, es īstenībā atlasu viņus pēc aizsniegšanās augstuma. Skaidrs, ka man ir svarīgs arī roku izvērsums, kāds ir viņu wingspans. Es skatos visus jauniešus, kas ir virs 10 centimetriem, respektīvi, ja es izmēru viņu roku garumu, cik viņš var aizsniegties no plats būt, un salīdzinu pret augumu, tad es skatos uz visiem jauniešiem, kuriem ir virs 10 centimetri savs augums. Un mums tādi īstenībā ir gan U14, U15 vecumā, katrā vecumā ir vismaz 5 jaunieši, kuri tādi ir Latvijā, kuriem rokas ir garāks par 10 centimetriem. Ir daudz jaunieši, kuri ir 5 līdz 10 centimetri, bet ir jaunieši arī, kas ir virs 10 centimetriem, gan pušiem, gan meitenēm. Un, ja es skatos, cik tad viņš augstu var aizsniegties, tad es skatos aizsniegšanās stāvus, un tikai tad es īstenībā paskatos, kāds ir viņa augums. Jo primāri man svarīgi, cik viņš ir augstu var aizsniegties, nevis cik viņš ir tā kā garš. Tas man nav tik būtisks rādītājs kā aizsniegšanās augstums. Šajā pēdējā posmā, ko mēs realizējām, arī mēs mēģinājām ar sonogrāfiju paskatīties augšanas zonas, cik viņas ir tā kā aktīvas, ielikt tādā formulā, izmantot. Un Zana arī savā lekcijā par to nedaudz jau ieskicēja. Mēs mēģinājām un tā kā paredzēt to, kāds ir šīs potenciālais jauniešu augums. Mēs ievācām datus par vecāku augumiem, tā ir viena formula, pēc kuras var paskatīties un tā kā jau prognozēt. Otrs mēs paņēmām ar sonogrāfiju vienkārši papildus rezultātus no kaula zonām un ielikām. Šie rezultāti nav tur 100% precīzi, arī zinātne rāda, ka tur ir kļūdas iespējamība, bet tā tomēr ir viena no labākajām metodēm, kā vispār var paredzēt kaut kādu augumu, likt formulā iekšā vecāku augumus, likt šo sonogrāfijas rezultātu, skatīties šī brīža jauniešu augumu, sēdus un stāvus un tādā veidā vienkārši aprēķināt. Nu, mēs dabūjām
visādus datus, tāda mūsu varbūt tad iekšējā informācija, un mēs tad skatīsimies, varbūt gadu no gada mēs centīsimies tā vismaz reizi gada atkārtot, un potenciāli paskatīsimies, vai pēc 3 vai 4 gadiem īstenībā mums ir bijusi taisnība šiem datiem vai nē, un cik mēs viņiem varam uzticēties. Jo arī, ja skatās sporta zinātnē, pasaulē to dara jau daudzus gadus, jau 11 gadus, un šie pētījumi rezultāti ir dažādi. Tā kā, mēs arī paskatīsimies, mēģināsim, un ja kādam interesē trenerim, piemēram, sava jaunieša augums, tad jūs varat man droši uzrakstīt, un es jums izstāstīšu, bet atcerieties, ka šie rezultāti nav 100%. Ja es pasaku kaut kādu konkrētu skaitli, tur ir noteikti iespējamība arī kļūda, gan uz pozitīvo, gan negatīvo pusi, respektīvi gan, ka šis jaunietis varētu izaugt garāks, gan viņš varbūt tomēr būtu īsāks. Bet jā, kaut kā tāda mums ir rezultāts. Ja runā par augumu, es paskatījos arī pētījumus, pēdējos, ko varēju atrasīt, palasīju, un cik tad tas basketbols dod to potenciālu šajā, ko tad tas augums dod. Un fonā jūs redzēt, ir 2 spēlētāji, abi spēlē augstākajā līmenī. Viens ir garākais spēlētājs un viens ir īsākais spēlētājs NBA. Un interesanti, ka viņi abi 2 spēlē vienā komandā. Un tas tikai lietas skaidrs apliecina, ka es varu būt noteikti arī īsāks augumā un īsāks augumā nekā arī vidējā populācijā cilvēki, bet tāpat sasniegtu augstāko līmeni. Lai gan pētījumi rāda, ka augums tieši ir svarīgs aizsargu pozīcijai. Tā kā 1., 2., 3. pozīcijai, jo tu esi garāks aizsargs, jo tu vari nonākt augstākā līmenī. Ja mēs 2 vienādus spēlētājus salīdzinām ar vienādām prasmēm un taktisko izpratni, tad noteikti garākais spēlētājs nonāks augstākā līmenī. Tā rāda tā kā statistika. Ja mēs domājam par gariem spēlētājiem, kuri jau ir gari un viņi spēlē vairāk centra pozīcijā, tad šie auguma centimetri tik ļoti nespēlē to lomu. Vai, piemēram, es esmu 2,05 vai esmu 2,10, tad šī statistika nerāda to, ka šie spēlētāji atradīsies tik augstākā līmenī vai spēs savākt labāku statistiku konkrētā līgā. Paskatījos Eiropas basketbola statistiku, bija pētījums veikts un bija NBA, un tad pārsvarā abās 2 arī sakrita šīs domas, ka skaidrs, ka tas nav 100%. Nav tā, ka vienmēr vienāds prasmes spēlētājs, kurš bišķī būs garāks, vienmēr nonāks augstākā līmenī, bet kopumā tā ticamība ir augsta un var tā apgalvot, un ka tam spēlētājiem ir savas priekšrocības. Ja jums kādam interesē, tāds bija interesants raksts arī, un šādi var iegooglēt pēc šādiem vārdiem, un jūs redzēsiet, Googlē jums izmetīs, un tur var tieši vairāk palasīt par augumu, tur vairāk pieturas punkti. Es visus jums nepieminēju, bet tur interesanti tas, tā kā, kas liks aizdomāties vienkārši, ko tad dot mums tas augums, kur vairāk, kur mazāk. Īsumā es jau teicu, aizsargiem ir lielāka priekšrocība, ja viņš ir garāks nekā centra spēlētājiem, un arī augums daudz vairāk palīdz aizsardzībā nekā uzbrukumā. Ja mēs skatāmies uz basketbolu, noteikti būs spēlētāji, kuri būs īsāka auguma, un tāpat viņi basketbolā kaut kā uzbrukumā atradīs tos veidus, kā sevi realizēt. Tad aizsardzībā tomēr būs tā, ka ja es esmu garāks spēlētājs un garāks vienā pozīcijā, tad tie statistiskas ailītes, kas vairāk atbild par aizsardzību, viņas aizpildīsies vairāk, un tās kvalitātes būs labākas. Bet, atceramies, jā, tas arī nav 100% viennozīmīgi. Ir noteikti citi faktori, kas ietekmē ne tikai augums, bet augums ir viens no. Un, ja es esmu garāks aizsargs, tad aizsardzībā es vairāk palīdzēšu nedaudz kā uzbrukumā. To, ko vēl basketbolā mēs reģionālās izlasēs un Talanta akadēmijā darījām, mēs lūdzām treneriem novērtēt spēlētājus. Vienreiz gadā mēs lūdzām novērtēt spēlētājus arī padziļinātāk, un katrā posmā mēs centāmies vienkārši, lai katrs no treneriem vienkārši iedot atzīmi, gan kā viņam šobrīd liekas tā sajūta, kāds šis spēlētājs ir basketbolā, gan arī šī nākotnes perspektīva. Arī jo vairāk treneri iedot šo atzīmi par kādu no spēlētājiem, noteikti šis ticamība šim uzlabojās. Teiksim, ja nobalsotu, piemēram, 8 treneri par vienu spēlētāju, tad šis vidējais rādītājs tiešām kaut ko nozīmētu.
Vai šis rādītājs ir, nezinu, 6 vai 8, tam nav tik liela nozīme, jo jāskatās noteikti, kā šie rādītāji izskatās pret pārējiem spēlētājiem. Jo, ja tai treneru grupā ir tendence novērtēt visus spēlētājus ar zemāku atzīmi, tad tā vienkārši ir. Un gadu no gada mēs noteikti nevaram salīdzināt šos rezultātus, bet tai konkrētai grupai, konkrētā vietā, es domāju, ka šis novērtējums arī ir diezgan objektīvs, īpaši, ja vairāk treneri aizpilda šo novērtējumu. Par nākotnes perspektīvi, tas tīri ieskicējot, arī būs interesanti, mēs būsim savākuši statistiku, un noteikti kāda daļa no šiem jauniešiem arī piedalīsies basketbolā un arī ieies lielajā basketbolā, un tad mēs varēsim redzēt, kā mēs uz viņiem skatījāmies vienkārši jauniešu vecumā, un interesanti varēšu arī padalīties ar jums, kā tas izskatās. Tas pats es jau teicu, mēs vienreizi gadā liekam tā kā padziļinātāki paskatīties uz šo jaunieti. Tas no vienas puses mēs aprakstam tā kā jaunieti, kā viņš izskatās, tās stiprās vājās puses. Ja kādam trenerim atkal interesē par savu jaunieti, es varu noteikti padalīties arī ar tādu informāciju, ko citi treneri domā tieši par šo jaunieti. Bet tas vairāk arī ir priekš pašiem treneriem, lai viņiem atgādinātu, ka basketbols nesastāv tikai no, tehniskās sagatavotības, individuālās taktikas vai komandas taktikas, bet tas sastāv arī no vairākām citām lietām, un lai novērtē arī to spēlētāju spēju iekļauties citā vidē, kā viņš spēj izmantot savus fiziskos dotumus, kas viņam ir doti, kā viņš spēj izmantot savu augumu, kāda viņa enerģija šajā posmā ir, kāda izskatās viņa motivācija, kāda ir ķermeņa valoda, kā viņš komunicē gan ar spēlētājiem, gan ar treneriem, ka tīri tā paskatās uz to jaunieti vienkārši tā plašāk. Un tas prasa noteikti zināmu piespiešanos treneriem, tādu laiku, kas ir jāvelta, un tur... Bet es domāju, ka tas ir ļoti noderīgi, cik daudz var tieši ticēt šim aprakstam. To mēs noteikti varēsim nākotnē vairāk paskatīties, jo mēs biežāk darīsim, jo mēs noteikti vairāk tā kā pie tā pieradīsim un būsim zinošāki šajā. Tad līdz ar to tas apraksts varētu būt kvalitīvāks. Bet es saku, noteikti tas, ka trenerim tiek aizdomāties, tas ir labi. Un otrais arī, ja kādam trenerim, kurš jaunatnē trenē šo bērnu, viņam interesē, varbūt ir interesanti kādreiz dzirdēt arī cita trenera viedokli par savu spēlētāju. Tā pašā laikā esot kritiski pret to, ka neņemt vērā, ka tas ir absolūta taisnība, bet vienkārši kā cits treneris novērtē šo spēlētāju īpaši tajā posmā, jo noteikti šie jaunieši šajā vidē, viņi reaģē savādāk. Jā, īpaši tajā U14 vecumā, ka viņi tikko ienāk, ka šī vide ir svešāka, viņi noteikti ir savādāki, un viņiem noteikti arī mainās tās spējas sevi parādīt, un tas ir normāli. Gribēju atgādināt jums par to, ka visas šīs lekcijas jūs varat redzēt arī YouTube, un tie, kas skatās to ierakstā, jūs ejat uz Latvijas Jaunas basketbola līgas kontu, un jūs redzēsiet šādas 4 sadaļas. Tur būs gan par iepriekšējo gadu arī treniņi un spēles, semināri, kas bija pagājušajā gadā un šajā, tā skaitā šis seminārs, un tāpat arī vienkārši kas vairāk par aktualitātēm, kas ir U14, U15 vecumā. Mēs censtīsimies šo kontu visu laiku papildināt ar to informāciju, kas ir, un ja jums ir kāds brīdis, kad ir vairāk laika, varbūt tajā starpsezonā, jūs varat vienkārši iziet cauri šiem semināriem, paskatīties, ko mēs runājām, un varbūt tad jums ienāk kaut kāds jautājums, jūs droši varat vienkārši sazināties, un mēs par kaut kādām tēmām varam padiskutēt, un arī tas man ļoti palīdzētu arī saprast to, kas vairāk treneriem tieši interesē, kādas tēmas, un par tām lietām mēs varētu vairāk arī veltīt laiku un runāt. Tas, kas vēl notiek, ir Reģionālās un Talanta akadēmijā. Mēs runājam ar treneriem, jauniešiem un arī šajā gadā ar vecākiem runājām. Tādas mini lekcijas taisam. Tās tēmas, tas galvenais uzsvars šajā gadā bija tieši par mentālo attīstību. Un mēs runājam gan ar treneriem, gan ar vecākiem, gan ar jauniešiem.
Nākamajā gadā mēs gribētu to darīt vairāk un katrā posmā kaut kā iesaistīt vienkārši kādu no šīm grupām. Un cerams, mēs to tā kā spēsim realizēt, jo tā ir tāda liela lieta, kas mums ļoti var palīdzēt, veidot gan to vidi, gan arī tos spēlētājus. Un skaidrs, ka tikai runāšana par to tas nemaina daudz, bet noteikti mēs ticam, ka, ja mēs dodam kaut kādu informāciju, tālāk gan sporta skolas treneri, gan vecāki spēst atrast tos veidus, tos ceļus, kā palīdzēt tam jaunietim arī ārpus šiem projektiem, tieši no mentālās puses. Viens mentāli mēs varam attīstīties tiešām ejot pie speciālistiem, bet otrs arī veidot to vidi savās komandās tādu, kas atbilst kaut kādām zinātniskām arī normām un arī no psiholoģiskās puses, kādai videi jābūt, lai šim jaunietim būtu lielākas iespējas vienkārši no tās vides sasniegt savu maksimumu. Klasiski es arī izstāstu jauniešiem par atjaunošanās procesiem, nedaudz vairāk nekā šajā slaidā, bet izstāstu, ka nav jāķerās pie teipiņa vai jāiet uz kaut kādām procedūrām, ja mēs nespējam ievērot tās lielās lietas, kas ir, ja mēs tur visu laiku skrienam un daudz daram, trenējamies un neko neizlaižam, un tad mēs sūkstamies par kaut kādām veselības problēmām, bet varbūt atbilde ir turpat, ka mums vienkārši nav brīvdienas, un tiklīdz paņem kādu brīvdienu, paliek uzreiz labāk, un to bieži vien arī vecākiem, un arī tie, kas nāk un konsultējās pie manīm, es stāstu, ka, paņemam 1 vai 2 brīvas dienas, ja paliek labāk, tad skaidrs, ka tā slodze vienkārši bija pa lielu un būs jau ok. Bet runājam arī par miegu, bija šī cīkāk, ko es gribu teikt, ka jaunieši ļoti informēti par miegu, viņi ļoti labi zina no sociālajiem tīkliem, vēl kaut kas. Viņi tās lietas visi zina, vai viņi ievēro, noteikti šiem jauniešiem vajag regulāri to atgādināt, tos arī trenerus aicinātu, varbūt pirms treniņa kādreiz mini sapulce vai pēc tam 1 minūti veltam, pajautājam tiem jauniešiem, cikos viņi iet gulēt, kā ceļās, vai viņam pietiekam stundas, pajautājam, cik daudz būtu jāguļ, rada viņam tādu interesi par to, viņi paši tālāk atradīs, kā to var uzlabot, jo izstāstam, ka tas ir tā kā būtiski, un tas ir viena no svarīgākām lietām, un viņiem tie grafiki ir aizņemti, un tiešām viņiem ir gan skolas un visādas citas lietas, kuros viņam arī jāsasniedz kaut kas, un jāizpilda kaut kādi kritēriji, bet beigās miegs ir svarīgs, lai viņi visās sfērās būtu veiksmīgi. Un tas pats arī par ēšanām vai par ikdienu, ka tie ikdienā ir jābūt kaut kādai aktivitātei, tas nesaistās vienkārši ar skriešanu, bet tas saistās vairāk ar pārvietošanos, ka viņi pārvietojas nevis staigājot, braucot ar riteni vai ar ģimeni kaut kā pavadot to laiku, ka tas nav tikai pasīva mājās sēdēšana, bet tas ir kaut vai staigāšana pa veikalu, bet ka viņi nav tajās brīvajās dienās vienkārši guļu gultā, neko nedara, bet viņi kaut kādā veidā pavada laiku, un tāpat arī ēšana, ka viņiem ēšana ir tā regulāra, un arī pajautāt jauniešiem, viņi visi zina, kas ir labi un kas ir slikti ēst, vai viņi to dara. Tas ir cits stāsts, bet es domāju, ka ja mēs to regulārāk vienkārši atgādināsim, tad kādu daļu no viņiem mēs vairāk noliksim tajā pusē, kur viņi centīsies ievērot kaut kādas lietas. Un tikai pašā piramīdas augšā ir kaut kāda ekstra, kas ir tas, fizioterapeits, ka tur vajag kaut kādu masāžiņu, procedūru, kaut kādu teipiņu uzlīmēt, un tas ir pašā augšā, un mums jācenšas kārtot tās piramīdas apakša, un, protams, beigās palīdzēt augšā, bet arī jāsāk vienkārši pareizi, kad nav tā, kad mēs uzliekam tur teipiņu, viņš turpina skriet un dzīvoties, bet tās apakšējās piramīdas daļas nekādā veidā tur nekārto. Vēl pa jauniešiem, tā kā viņiem tas laiks ir, cik viņiem ir, tad pārunājam par laika plānošanu, par tām stratēģijām, ko viņi varētu izmantot, kas būtu veiksmīgākas, un arī par to viņiem diezgan labi sanāk. Mēs esam veidojuši arī tādas mini grupas, tādas diskusijas, un viņiem ir ļoti daudz labas idejas, to, ko arī rāda pētījumi, kas būtu tās labākās, efektīvākie veidi ar jauniešiem, un te noteikti gadžeti iesaistās, un gadžeti daudz palīdz, lai viņi neizmirst kaut kādas lietas, nekavē, tā kā tur sevi kaut kur atbildīgi, un par to es viņiem vienkārši atgādinu, ka ir kaut kādi rīki. Vēl viena tāda liela tēma, kas mums šodien būtu jāizrunā, pa saturu mēs tā izskrējām cauri, kāds viņš izskatās,
Tā kā, jā, atgādināšu, ka mēs uz jaunieti šajos projektos neskatāmies tikai no basketbola puses. Un, ja pa basketbolu, tad jūs noteikti mēs rīkosim tāds mazs seminārs, kur arī izlašu treneri vairāk iesaistīsies un izstāstīs. Tāpat arī jūs dzirdējāt lekcijas, ko Edijs runāja par šo vecumu, tieši uzbrukuma aizsardzību jūs varētu dzirdēt. Bet mēs uz šo vecumu šiem projektiem skatāmies, ka tas nav tikai basketbols, bet mēs mēģinām iedot arī tās citas lietas. Varbūt mēs ļoti kaut ko nemainam un nekoriģējam šajā projektā. Mēs vienkārši dodam tos virzienus, kurus tie jaunieši, vecāki vai treneri tālāk var paši apstrādāt un savās vidēs iekļaut un padarīt labāku saku. Tāda sāpīga tēma, kas ir šajā vecumā saskarās gan U14 un U15, īpaši izteikti ir redzēt U14 vecumā puišiem, kad no visiem iesaistītiem jauniešiem šajā pēdējā posmā, tā teikt, labākiem izvēlētajiem, kas bija tā kā pieejami no katra reģiona, es izvilku ārā tos vecumus un kurā ceturksnī viņš ir piedzimis, respektīvi, vai viņš ir piedzimis janvārī, februārī, martā, aprīlī, mājā, jūnijā, tas ir otrais ceturksnis un tā tālāk. Sanāk, kad mūsu projektā tika iesaistīti ļoti daudz bērnu tieši no pirmā ceturkšņa, un to rāda arī tā kā pasaules statistika, kad, ja mēs kaut kādā atlases kārtā izvēlamies, tad bieži vien tiek izvēlēti tieši tie bērni, kas ir no šiem vecumiem, kas ir no pirmā ceturkšņa, un īpaši tas izpaužās U14 vecumā, U13, tas būtu vēl izteiktāk, jo tad tieši šajā vecumā, 12, 14, tie 6 mēneši, tā kā mežonīgi tie bērni atšķirtos. U15 vecumā tas vairs nav tik ļoti izteikti, īpaši meitenēm tam nevajadzētu būt vairs tik izteikti tai statistikai, bet skaidrs ir, tad mēs Latvijā braucam arī tajā virzienā, un es treneriem aicinātu padomāt, vai tiešām paskatīties saviem bērniem, kuri piedzimuši ir septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī, vai starp tiem bērniem nav jaunieši, kas šobrīd varbūt basketbolā neizskatās tik perspektīvi, vai šobrīd nespēj sasniegt tik labu rezultātu kā pārējā jauniešu grupa, jo viņi vienkārši nav tik fiziski gatavi tam. Viņi, jā, iespējams var redzēt viņiem kaut kādas prasmes, tur ķeršanas prasmes, metienu prasmes, viņi kustās diezgan ok, bet tajā pašā laikā viņi kustās vienkārši lēnāk, viņiem ir mazākas muskuļu masas, varbūt viņiem ir augumi kaut kur mazāki, un līdz ar to viņi nespēja performēt kaut kur basketbolā. Un pēc statistikas tā izskatās, jo nevar būt, ka U14 vecumā puišiem Latvijā labākie jaunieši ir piedzimuši tikai janvāra, februāra, marta mēnesī, un pārējos mēnešos nedzimst labi basketbolisti. Tā kā tad mēs šos varētu nosaukt par kaut kādiem basketbola mēnešiem. Skaidrs, ka U15 vecumā tas nebūs tik daudz, kaut kas samainīsies, bet ar šo mēs kaut kāds jaunieši noteikti tā kā palaižam garām, un šie projekti ir par to, ka mēs vairāk skatāmies uz to nākotnes perspektīvu, mēs iesaistam tos jauniešus, kas varētu nākotnē kaut kādā veidā būt basketbolisti, un dodam iespēju visiem, skatāmies uz augumu, un ja mēs redzam tuvākā reģionā kaut kādus bērnus, kas varbūt viņi tikai 1-2 gadus trenēs basketbolā, bet var redzēt, ka viņu vecāki ir gari, vai šis jaunietis ir jau šajā brīdī jau garš un izskatās pēc augoša bērna, tad droši rakstiet, zvaniet tuvākiem reģionu trenerim, kas ir iesaistījušies, vai zvaniet man. Un sakiet, ka vai šo bērnu nevajadzētu kaut kādā veidā paskatīties, iesaistīt, jo izskatās, ka viņš varētu būt tā kā garš. Un viņš tikai varbūt pāris gadus spēlē basketbolu, viņš nespēja sevi realizēt, savās kaut kādu statistiku, bet tajā pašā laikā izskatās, ka viņam varētu būt 2-3 gados un viņš varētu spēlēt. Mēs varam to redzēt gan U15 puišos šādu tendenci, tāpat mēs varam redzēt arī U14 īstenībā meitenēs un U15 vecuma meitenēs, jo varam redzēt, ka pēdējā ceturksnī nav daudz. Skaidrs, ka mēs Talanta akadēmijā neiesaistam tik daudz meitenes, jo Latvijā arī meiteņu skaits ir mazāks. Un ja mēs iesaistītu vairāk meitenes, šī statistika būtu bišķīt objektīvāka. Bet tāpat no šī skaita, ko mēs iesaistam, ja mēs saliekam tās meitenes vienā maisā, mēs redzam, ka pēdējā ceturksnī nedzimst basketbolistis. Ja, tad basketbolistis dzimst pārējos mēnešos, bet tajā pēdējā ceturksnī īsti nē. Un meitenes ir nobriedušākas šajā vecumā, viņas ir līdzīgākas, tie mēneši tik daudz nespēlē lomu kā puišiem,
U13 vecumā tas būtu daudz izteiktāk meitenēm, ka mēs iesaistītu tās meitenes vairāk, kuras ir tā kā vecākas, vienkārši viņas izskatās labāk, jo viņas vienkārši fiziskākas ir. Bet tāpat jāpiedomā noteikti arī tā kā visiem, arī, kas ir iesaistītie, un arī treneriem, kas rādu šīm gan puišiem, gan meitenēm, kuras varētu iesaistīt šajos projektos, ka mums vairāk jādomā arī par tiem bērniem, kas dzimst no tiem novembra, decembra. Kā tas izskatās? Skatieties, lūdzu, augšā kreisajā pusē. Es mēģināšu lāzerīti parādīt. Jums ceru, ka var redzēt lāzerīts, un te var redzēt, kā tad bērni aug. Un tad tas aktīvās augšanas periods, meitenēm ir nedaudz ātrāk, un viņš ir tur savos 12, 14 gados, un puišiem tas ir vairāk 13, 15 gados. Un mēs redzam, ka pie tā aktīvā augšanas perioda pirmkārt visādi riski, pārslodzes riski, un viss kaut kas sāk sāpēt, un tas kaut kur pat ir normāli, ka sāp, tad piestumnāja vietas. Skaidrs, ka nevajag to ignorēt, bet tajā pašā laikā nevajag arī krist tā kā panikā, ka kaut kas sāp. Bet šajā periodā tie jaunieši ļoti var atšķirties, to, ko es gribu teikt, un arī īpaši puišiem, to mēs, kā es redzējāt, arī 14, 15 gados, kas ir par tieši šo projektu, šie jaunieši ļoti var atšķirties, cik daudz viņš ir fiziski attīstīts. Un šo problēmu pasaulē risina, viņu sauc par biobendingu, kad mēs paņemam vecu, kur jūs varat redzēt vienkārši blakus bildē, piemēram, U15 vecumu, U14 vecumu, U13, U14, mēs viņus liekam vienā komandā, viņi atrodas vienā komandā, jo īstenībā bioloģiski viņi ir vienā attīstībā. Viņi ir 85% no sava maksimālā augšanas potenciāla. Mēs viņus ieliekam vienā maisā, jo reāli viņi ir vienādā bioloģiskā attīstībā. Jā, viņi atšķirās citas attīstības, ko mēs parunāsim vēlāk, bet tā bioloģiska attīstība ir viena. Tas nozīmē, ka tā fiziska attīstība ir viena, un lai nebūtu tā situācija, ka kāds jaunietis, piemēram, U14 vecumā, vienkārši dominēts ar savām fiziskajām prasmēm, un īstenībā līdz ar to cieši tās tehniskās un taktiskās prasmes, jo viņš visiem skrien vienkārši garām. Un tāpat arī otrs grāvis ir jaunietis U14 vecumā, kurš īstenībā varbūt ir bioloģiski attīstīts, un viņam ir tikai U12 gadi, un viņš vienkārši netiek līdzi tiem pārējiem jauniešiem un nespēj sevi realizēt. Jā, viņš tur tehniski visu laiku sevi attīsta, bet katrs kontakts viņam rada kaut lielas problēmas. Un tā. Tā kā, jā, jūs redzat apakšā bildi, te tas redzams chronoloģiski vecs, kur ir bērni šajā vecumā plus mīnus, un ko nozīmē biobendings, ka mēs viņus sadalām pēc savas bioloģiskās attīstības, un tādās grupās arī, piemēram, aizvedam varbūt tos treniņus, vai to, ko dara, piemēram, Amerikas futbolā. Viņi Amerikas futbolā jauniešu līgā atļauj, piemēram, 2 no U15 vecuma iesaistīties U14 vecumā. Viņi laiž vecākus bērnus pie jaunākiem, kurš saprot, ka viņiem tehniskās prasmes viņiem ir augstā līmenī, vēl kaut kas, bet te pašā laikā fiziskās prasmes viņiem nav, viņam ir grūti sevi realizēt tajā nākamajā savā vecumā, viņus nosūta pie jaunākiem, lai viņš tur spētu sevi realizēt. Un tādā veidā strādā arī, piemēram, Eiropas akadēmijas, ja viņiem ir pieejams vienkārši tie bērni no 13, 14, 15, 16, 17 vecumā, viņi skatās uz tiem bērniem, viņi skatās vairāk nevis pēc tā chronoloģiskā vecuma, bet pēc tā bioloģiskā vecuma, un cik arī tie fiziski tie jaunieši, un cenšas tās grupas vairāk tādas, lai viņi fiziski būtu pēc iespējas līdzīgāki, jo līdzīgāks ar līdzīgāku darbosies, jo viņam būs lielāka iespēja vienkārši sevi attīstīt. Skaidrs, ka ir bērni, kuri varbūt nav fiziski līdz galam vēl attīstīties savā grupā, bet tajā pašā laikā viņi tehniski un taktiski spēj sevi kompensēt, un tajā vidē nepazūd. Par tādiem nav stāsts, viņi var darboties, bet noteikti ir tādi jaunieši, kur tāpat ir tehniski un taktiski gatavi, bet viņi nespēja realizēt, jo tajā grupa ļoti atšķirās tajā fiziskajā, tad viņiem būtu īstenībā jāiesaistās pie gadus jaunākiem, jāspēj sevi realizēt, lai viņi tiek pie tiem bumbas pieskārieniem un tā tālāk. Tā kā pasaulē šī lieta jau ir ilgi, jūs apakšā varat redzēt, šeit ir tāds YouTube skaidrojušais video, jūs šādu varat ierakstīt, jo es saku ar biobending interaktīvu, un tad tur ir tāds labs skaidrojums vienkārši, kā tas notiek, un tur var uzreiz izmetīt gan jau kāds vēl video, jūs vairāk varēsiet par šo metodi vienkārši paskatīties. Viens ir
Šādu slaidu mēs esam ar manu kolēģi Oskaru Eišreitu rādījuši arī pāris gadus atpakaļ, kad mēs runājam par fizisko. Viens ir jaunietis, viņš var būt chronoloģiski, viņš var būt vienā vecumā, bet tai pašā laikā viņš var būt bioloģiski atšķirties pat 6 gadus, es jums jau teicu jau pagājušajā reizē. Un šajā piemēram 4, bet šajā vecumā viņš var atšķirties pat 6 gadus. Tas nozīmē, ka viens var būt 12, otrs, piemēram, var 18 gadu būt. Ir vēl attīstības vecums. Cik tad viņš ir attīstīts? Un tas ir vairāk tā kā no tām basketbola prasmēm. Un, ja mēs skatāmies noteikti kāds tās kustības pieķer ātrāk, un viņam ātrāk kaut kas sanāk, jo iespējams viņam ir labākas pamatprasmes, vai viņš ir daudz kaut kādas citas lietas darījis dzīvē, un viņam vai nu vienkārši viņam tās lietas labāk līp klāt, un to jūs noteikti redzat savos jauniešos, un viņam tas attīstības vecums ir augstāks. Un viņam arī tas būtu jāņem vērā, lai viņš trenējas pie tādiem arī pie tiem, kuriem tās kustības ir attīstītākas, lai viņš netrenējas tajā grupā, kur mazāk, līdz ar to arī tam trenerim ir grūtāk to homogēno grupu radīt. Bet vēl ir stāsts par treniņu vecumu, un ir kāds jaunietis, kurš vienkārši ilgāk ir tajā sporta veidā. Un skaidrs, ka tas nav vienkāršāk tikai no kustību prasmēm, bet tas ir vienkāršāk arī no tām sociālām prasmēm, vienkārši, ka tu tajā vidē labāk jūties. Un tas arī jāņem vērā, un man bija priekš piemērs par tiem gariem auguma spēlētājiem, iespējams kaut kur, kuri 2-3 gadus varbūt tikai basketbolā, un viņiem šie 14 vecumā grūtāk sevi šobrīd realizēt, jo viņiem pietrūkst arī šīs pieredzes, tā kā basketbolā, ne tikai tās attīstība kustības, bet arī tā pieredze. Un jo viņš vairāk būs iekšā, viņš vairāk sevi realizēs. Tas ir noteikti tās stāsts arī par Latvijas tā kā basketbola tādu sistēmu. Mēs agrīni sākam spēlēt, un tie, kas spēlē vairāk, viņi labāk jūtās tajā visā basketbolā un labāk spēj sevi realizēt, jo viņam tas treniņu vecums ir liels, viņi pierod pie tām spēlēm, pie kustībām. Nevienmēr tas attīstības vecums arī tiek līdzi, bet tā kā treniņu vecums ir liels un viņi spēj sevi realizēt, spēlēs izskatās diezgan labi, arī var savākt kaut kādu statistiku, bet tai pašā laikā viņš to vairāk realizē tāpēc, ka vienkārši viņš zina, kā rīkoties tajā situācijā, nevis tāpēc, ka viņa prasmu līmenis ir tāds. Un par to tā kā jāpadomā. Galvenā doma sāku par to chronoloģisko runāt, atcerieties, ka visi vecumi, īpašie bērni šajā vecumā nav vienā vecumā. Ja mēs runājam par 16-gadīgu meiteni, tad gandrīz visas būs. Ja mēs runājam par 16-gadīgu puisi, tad tomēr no grupas kāds nebūs vēl nobriedis un nebūs viņi vienā vecumā. Ja mēs runājam par 14-gadīgu puisi, tad tur būs ļoti, ļoti dažāda tā grupa, un tur būs kāds, kuram es saku, varbūt jau 17 gadi, bet kādam, kuram 12. Un, ja mēs domājam par 14-gadīgu meiteni, tad tur būs diezgan liela grupā tāpat starpība, bet tā nebūs tik liela, kā, piemēram, mēs skatāmies uz puišiem. Meitenēm mēs iebrauktu tajos 13 gados, un tur mēs redzētu vairāk vienkārši, un tas nozīmē, ka meiteņu treneriem, ja skatāmies viņiem tajos 12-13 gados, būtu ļoti jādomā, ka tās grupas būtu jāmiksē, grupās jādalās, vai tiešām kāds jāsūta uz trenēties pie gadus vecākiem vairāk, vēl kaut kas. Bet puišiem tas noteikti ir izteikti 13, 14 gados un arī kaut kur 15 gados, ka tādas grupas būtu jāveido ne tikai skatoties uz attīstību, bet tieši uz šo bioloģisko vecumu un šo fiziskām spējām, cik viņš spēja realizēt. Tad mēs esam iebraukši tie pēdējā posmā un uzlabojam uz nākamo sezonu. Tas vairāk dzirdot, ko arī mani kolēģi saka vai ko treneri ir ieteikuši, ļoti ceram šo realizēt nākamajā gadā. Katrā ziņā es jums šo stāstu, tas ir, lai arī jūs mani pieturētu tā kā un mūs visus, kas iesaistīti projektā pie tā, ka mēs to tiešām centīsimies realizēt. Noteikti šajā posmā mums bija tikai viens posms, kur varēja sekmīgi, un tāpat tagad izlasēs varēs piedalīties tikai sekmīgie. Bet nākamajā gadā mēs mēģināsim, bet mēs izdarīsim to, ka katrā posmā varēs iesaistīties tikai sekmīgie jaunieši un izvairīsimies no dubultajām spēlēm reģionālā sabraukumā, jo puišiem reģionālā sabraukumā mums ir 2 dienas un darījām to kaut kur tās organizēšanas un loģistikas dēļ, bet saprotam, ka tas nav pareizi, jo mēs esam pret to, ka jaunieši spēlē 2 spēles vienā dienā, un ja to varbūt var realizēt 12 gados, 13 gados, tad, kad jaunieši nespējas sevi līdz galam atdot tai spēlē,
tad mēs redzam 14, 15 gados šie jaunieši ir ļoti agresīvi jau spēlē, viņi ļoti spēja vienkārši panākt augstu intensitāti un 2 spēles vienā dienā nav iespējams, lai to izdarītu un mēs neriskētu ar viņu veselību. Aicināsim iesaistīties U13 vecuma grupu trenerus, ne tikai U14, U15 vecumā, kas strādā, bet mēģināsim iesaistīt U13. Tas nenozīmē, ka šie jauni treneri piedalīsies varbūt treniņu procesā un vadīs treniņu, bet tas vairāk vienkārši, ka viņiem būs iespēja parunāt ar šiem treneriem, būt uz vietas vismaz vienā no dienām un vai nu paskatīties to treniņus, pēc tam padiskutēt ar treneriem, un tas bija tāds ieteikums no pašiem treneriem, kas šobrīd iesaistās šajos projektos, ka tā mēs varētu kaut kādā veidā to sasaistīt, to nākamo vecumu dabūt. Treniņus filmēsim katrā posmā, gan puišiem, gan meitenēm. Katrā posmā varbūt meitenēm ne šajos abos posmos, bet mēģināsim 2 no 3 posmiem. Puišiem ir 2 treniņu posmi un mēģināsim abos, vienu vienā reģionā, otru otrā reģionā. Un noteikti caur šo procesu domāsim, kā izglītot trenerus, kas arī neiesaistās projektos. Viens ir tas, ko mēs vienkārši šeit runājam un izglītojam attālināt lekcijā, bet otrs domāsim, kādā veidā realizēt to kaut kā klātienē, varbūt kā pasākumu vai kaut kādu atgriezisko saiti tūlītē pēc posma mēs dodam varbūt sporta skolai vai treneriem izsūtam, ko redz treneri, kaut kādas lietas, kādi ir tie jaunieši, kāds ir konkrētais vecums. Tā kā to mēs domāsim, un ja kādam arī kaut kādas idejas, kā mēs to varam darīt, droši rakstiet, zvaniet, un gaidīšu jūsu ieteikumus. Tas viss šodien, ko gribēju jums izstāstīt. Ceru, ka tie, kas klātienē klausījās, arī bija interesanti, un tie, kas attālināti, jūs droši varat man pēc tam uzdot jautājumus.